Rindu redzējāt? Iespaidīgi. Jā. Tas ir liels notikums visas Latvijas vēsturē un starptautiskā vēsturē, zināmā mērā, ka viena valsts grib aizstāvēt savas valodas tiesības svešā zemē, stāvēdami pāri pa stundu garā rindā. Tik gara rinda šodien tajā Londonā vispār nekur nav. That's what I'm here, mate. I don't want to speak Latvian. I've been voting for Russian language to be a second language in Latvia. Oh. Yeah. Mans vārds ir Aleksis, esmu no Krāslavas oriģināli, bet Londonā esmu 3,5 gadus. Un šodien šeit uz Baker Street jūs esat atbraukuši darīt ko un kāpēc? Es esmu atbraucis, lai balsotu referendumā. Es balsoju par, un es balsoju par citādu Latviju. Es balsoju par to, lai Latvijā mainītos attīstības modelis, par to, lai Latvija kļūtu draudzīgāka un vienotāka. Šobrīd ir divas situācijas. Viena situācija ir tas, ka viss paliek pa vecam, cilvēki nav laimīgi ar to. Otrs ir tas, ka viss tiek tulkots krievu valodā. Es domāju, ka risinājums un kompromiss ir kaut kur pa vidu. Es domāju, tas, ka ir tie 30-40%, kas runā krieviski, un ir tie 300,000 nepilsoņu, kā arī ir tas fakts, ka kopš neatkarības atgūšanas ir 600,000 cilvēki ir aizbraukuši no valsts un turpina braukt. Kādu iemeslu dēļ? Par to ir jārunā. Un man liekas, ka mēs nevaram pieļaut to, ka tik maza valsts kā Latvija, tik maza nebadzīga valsts turpina zaudēt cilvēkus. Tas ir jārisina. Un cilvēki, krievi, latvieši, baltkrievi, nav svarīgi. Viņi visi ir Latvijas piederīgie. Mani sauc Andra Ist, un es dzimusi Londonā, bet latviešu ģimenē, latviešu sabiedrībā. Šeit esmu dzīvojis visu mūžu, bet vienmēr esmu nodarbojusies ar latviešu sabiedrību šeit. Jā, es domāju, tas ir svarīgi, jo nāk balsot, jo valoda ir mūsu valsts karodziņš. Mani sauc Karolīna Zobens Ist. Es, kā Latvijas pilsoņa, kas nerunā krieviski, es negribu aizbraukt uz savu valsti, jo es esmu latvieta, man ir pilsonība. Es negribu braukt uz Latviju un just, ka es nevaru piedalīties sabiedrībā vai viss, kas ir jāpārtulko, jo man vienkārši nav tā izglītība, un es nesaprotu, kas notiks. Kā tev sauc, ko tu nodarbojies? Mani sauc Jāna Andersona. Es dzīvu Austrālijā, arī Latvijas pilsoni. Un kāpēc, tavuprāt, bija pareizi nobalsot pret šajā situācijā? Man šķiet, ka varētu dikt un ilgi runāt par politiskām lietām, bet, manuprāt, nav pat vērts to pārunāt. Ir jābalso pret, jo Latvijā ir jābūt tikai latviešu valoda kā valsts valoda. Mans vārds ir Lilija Zobens. Es nodarbos kā mūzikas skolotāja. Tā ir mana profesija. Un jūs pārstāvat, meitenes teica, jūs pārstāvat... Latviešu Nacionālo padomu Lielbritānijā, kas ir ievēlēta pārstāvniecība latviešiem Lielbritānijā un jau darbojās kopš 50. gada. Un es uzskatu, ka personīgi, ka tagad vislielākais uzdevums mums ir palīdzēt latviešiem apvienoties Lielbritānijā. Vienalga, kurā vietā viņi dzīvo, lai viņu justos droši, veidot savas skolas, savas kopienas un tā tālāk, lai uzturētu latvisku sajūtu savā starpā un varbūt, cerams, atgriezties mājās. Es neredzu, ka visi gribēs vai varēs atgriezties, jo gal galā es arī te dzīvoju 60 gadus Lielbritānijā, bet es esmu izaudzinājis divas meitas, kas runā latviski, un mans vīrs ir anglis. Tā kā, ja mēs varam savā ģimenē uzturēt latviešu valodu, tad mums ir noteikti jāskatās, ka vispār latviešu svešumā var uzturēt savu kultūru, savu valodu, vai ne, un savu latvisku. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es esmu šeit balsot par to, ka latviešu valoda paliek vienīgā valsts valoda Latvijā. Vēl drēbīsi jauni puiši ar jaunām meitiņām. Vēl drēbīsi jauni puiši ar jaunām meitiņām. Tāda aktivitāte. Es paredzēju, ka būs noteikti daudz lielāka. To varēja just, kā cilvēki gatavojās un runāja, bet ka tā būs tik liela
to redzēt un piedzīvot, tas tiešām ir iespaidīgi. Mani sauc Anna, es dzīvoju Londonā, es studēju University College London maģistrantūrā. Es uzskatu, ka katram Latvijas pilsonim ir jāizpild pilsoniskais pienākums, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi piedalīties kādos referendumos. Es esmu Annas teicis, es atbraucu pie viņas ciemos, apciemot. Vai jūs arī balsosiet šodien? Jā, es, protams, balsoju vienmēr visos referendumos un vēlēšanās. Es biju aktīvs. Es uzskatu, ka šis ir referendums, kur ir jābalso pret vienkārši. Satversmē nostiprināt latviešu valodu kā valsts valodu un vienkārši jāizpild savus pilsoņu pienākumus. Kā jums liekas, kāpēc šāda situācija ir radusies? Noteikti tur ir tik daudz to cēloņu zināmo un nezināmo un provocēto droši vien, ka laiks parādīs arī noteikti daudz ko vairāk. Bet tauta, kā redzam, ir ļoti aktīva šodien. Tauta ir aktīva, jā, jautājums, vai vēstniecība ir izdarījusi visu, lai nebūtu tik ilgi jāstāv rindā. Peace, love and harmony. Es esmu hipijs, es esmu par iznīkstošām sugām, un latvieši ir unikāla iznīkstoša suga, kur ir tāds brīnums, ka tādai iznīkstošai sugai, kā latvieši, ir pašiem sava valsts, kas tas tāds par pa joku. Jo iedomājies kaut kādi tur, nezinu, 2 miljoni un bišķīt kaut kādi iedzīvotāji uztaisījuši savu valsti, smieklināk. Londonā tas ir viens maziņš gabaliņš. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti oriģināli tas, ka tādai valstī vēl ir sava valsts valoda. Vienkārši tas ir vispār tā kā kāds vienkārši pasaka mājās, pasaka, tagad šitā mana valsts, šitie 4 cilvēki ir mani pavadoņi, un mēs runāsim tagad valodā žanguņķē. Un tas ir tikpat oriģināli un unikāli. Īstenībā tas ir vēl dziļāk, jo tas nāk no vēstures, vai ne? Bet tāpēc es domāju, ka par to vienkārši ir jāpastāv. Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā valodā. Šobrīd atrodos pašā rindas galā, ārā līdz lietas Londonā. Rinda ir palikusi tikai resnāka un garāka. Un, principā, cilvēki netaisās viņu atstāt, domā palikt līdz galam un aizstāvēt savu pār vai pret viedokli. Es esmu Agnese un es esmu atbraukusi, lai nobalsotu un lai būtu kopā ar visiem pārējiem latviešiem. Un nav svarīgi, kurā vietā mēs esam, mums vienalga jāturās kopā un jānobalso pret. Kā tu balsoji pret? Jā, noteikti. Apmākusies diena, es sēžu kalpu sienā. Ventspils Lembers rullē!